Lai saliedētu Beverīnas novada ļaudis un veicinātu vienotas kopienas izveidi, kopš 2010. gada novadā darbojas biedrība Iespēju durvis. Šoruden noslēdzies viens no biedrības īstenotajiem projektiem – Skola iziet ciemā, kuru finansējas Atvērtās sabiedrības fondi. Savukārt tā īstenošana atbalstīs Soros fonds Latvija. Šajā projektā tika iesaistītas visas 3 novada skolas. Mēs domājām par savu skolu kā tiešām par šo iespējamo kopienas resursu, ko katra skola var dot savai tuvākajai kopienai. Un vēl, ko mēs ļoti gribējām un uz ko mums arī tas fokus šī projektā bija, uz jauniešiem un uz bērniem. Projekta ietvaros visās 3 Beverīnas novada skolās notika dažādas nodarbības un aktivitātes, kurās piedalījās gan bērni, viņu vecāki, gan arī citi novada ļaudis. Mums bija tā kā tikšanās, kur mēs aicinājām, varbūt ne slavenus, bet tādus labi zināmus novadniekus, kas nāca un stāstīja bērniem un jauniešiem gan par saviem hobijiem, gan par savu darbu un par savām veiksmīgajām karjerām. Brēnguļu sākuma skolā vislielāko interesi izpelnījās pavārmākslas nodarbības, kuras vadīja vietējā pavāre. Nodarbību dalībnieki kopīgi gatavoja dažādus ēdienus, un jau tagad ir zināms, ka šī iniciatīva turpināsies arī pēc tam, kad projekts būs noslēdzies. Dalībnieki vienmēr bija ļoti apmierināti par to, ka viņi var izmēģināt svešas receptes, pēc tam izmēģināt tās mājās. Viņi vairs nebaidās gatavot arī mājās, var palutināt savus mājniekus. Tā kā tas bija ļoti liels ieguvums. Trikātas pamatskolā projekta ietvaros dienu pēc 1. septembra tika rīkota adoptācijas diena. Piedzīvotie notikumi iepriecināja ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Mēs uzaicinājām vietējo zemnieku, kurš atbrauc ar lielo klāstu kombainu. Mums vēl cita zemnieku ģimene atjāja ar 2 zirgiem. Mums ieradās šeit paši mūsu novadnieks ugunsdzēsējs, kurš uzvilka ūdenslīdēju tērpu un realitātē ielīda mūsu ezerā. Un arī mums bija vēl zemesargu pārstāvis. Līdzīgi kā pārējās skoliņās, arī Trikātā notika mazās zinātņu skolas nodarbības, kuru laikā bērniem bija iespēja izzināt dažādus dabā notiekošus procesus. Tā bija ļoti tāda, gan arī tāda kustība, mazā zinātņu skola, un pašā noslēgumā visi šie čaklākie darbinieki šajā mēnesī tika aizvesti uz Zino centru, kur viņi varēja būt robotikas nodarbībā. Savukārt kaugurieši ar lielu interesi iesaistījās projekta iniciatīvā Skola māca, kuras ietvaros skolā notika dažādas praktiskās nodarbības. Šajā aktivitātē mēs centāmies parādīt to, kā dažādos gadalaikos var vienkārši, gardi, lauku sētas cilvēki pagatavot sev ēdienu. Tad mēs arī veidojām tādas rokdarbu nodarbības, kur no visdažādākajiem materiāliem varējām paši sev sagatavot rotas. Vasaras mēnešos bērniem bija iespēja piedalīties skolu rīkotajās radošajās nometnēs. Bērni nāca un varēja darboties visu dienu. Ļoti dažādas lietas, gan braukt ekskursijā, gan mācīties pie mūsu pašu podnieces, taisīt māla lietas un pie mūsu paša novada kalēja, brauca smēdē un izmēģināja roku kalšanā pilnīgi. Un arī tas tiem skolotājiem bija kā tāds sava veida tāds izmēģinājums, jo tas ir tas, ko mēs īstenībā arī nākotnē gribam darīt. Mēs gribam organizēt vasaras nometnes skolās. Projekta ietvaros novada ļaudīm notika arī foto nodarbības, kas vainagojās ar konkursu un izstādi, kur jau apceļojusi visu Beverīnas novadu. Šīta izstāde bija, tātad viņa izceļoja cauri visam novadam, un viņa ceļoja kopā ar kasti zīļu. Un bija katrai fotogrāfijai savs numuriņš un savs tāds maisiņš, kurā iedzīvotāji varēja nākt un balsot, iemetot vienu zīli. Projekts ļāvis vietējiem cilvēkiem skolu atklāt nevis tikai kā vietu, kur tiek mācīti bērni, bet gan izglītības centru, kur ik viens var smelties jaunas zināšanas. Mūsu tas uzdevums gan skolai, gan biedrībai ir savest kopā tos cilvēkus, kas prot tās lietas, un tos cilvēkus, kas grib mācīties un kaut ko apgūt jaunu. Projekta ietvaros iegādāts arī aprīkojums skolu mājaturības un dabas zinību kabinetiem. Līdz ar to daudzas no iesāktajām iniciatīvām būs iespējams turpināt arī nākotnē.